ASV militāro uzbrukumu Sīrijai īstu satraukumu izraisījušas ziņas par raķešu palaišanu vidusjūrā. Sīrijas teritorijā sprādzieni netika sadzirdēti, bet Izraēla vēlāk paziņoja, ka kopā ar Savienotajām valstīm īstenojas iepriekš neizziņotu raķešu izmēģinājumu. Trauksmī šorīt sacēla Krievija, kuras brīdināšanas sistēmas reģistrējušas 2 ballistisko raķešu palaišanu no vidusjūras centrālās daļas uz austrumiem Sīrijas virzienā. Taču Izraēlas aizsardzības ministrija informējusi, ka vispirms palaista amerikāņu mērķa raķete Sparrow, kas pēc tam notriekta izmantojot Izraēlas pretgaisa aizsardzības sistēmu. Bruņojuma eksperti vēlāk komentējuši, ka vēsturē jau ir zināmas radara kļūdas, kad Krievijas sistēmas raidījuši signālu par ASV it kā palaistajām ballistiskajām raķetēm, kas izrādījās vien nepareizs meteoroloģiskās parādības traktējums. Japānas valdība piešķiras gandrīz $500 miljārdu, lai novērstu atkārtotu radioaktīvā ūdens noplūdu 2011. gadā avarējušajā Fukushimas atomelektrostacijā. Lielāko daļu naudas tērēs ledus sienas izveidei, sasaldējot zemi zem kodolstācijas. Pēc ekspertu domām tas mazinās gruntsūdeņu pieplūdumu un apturēs vides piesārņošanu. Esam izstrādājuši plānu, lai atrastu fundamentālu risinājumu radioaktīvā ūdens noplūdēm, nevis ik reizi reaģēt uz aizvien jaunām problēmām. Visa pasaule vēro, vai mēs spējam tikt galā ar kodolstacijas nedienām, tāpēc mums pie šā jautājuma jāstrādā kopā. Japānas valdība uzsver, ka negrib novēlt avārijas seku likvidāciju tikai uz stacijas operatora TEPCO pleciem, taču novērotāji uzskata, ka šis solis drīzāk liecina par neusticēšanos TEPCO, kas jau vairāk kārt bija spiests atzīt radioaktīvu vielu noplūdu zemestrīcē cietušajā kodolstacijā. Smagākais incidents notika augusta vidū, kad no pagaidu rezervuāra noplūda līdz pat 300 tonnām toksiskā ūdens, un daļa no tā iespējams nonākus Klusajā okeānā. Turklāt atomelektrostacijas teritorijā vismaz vēl 4 iecirkņi ar ārkārtīgi augstu radiācijas līmeni.